Parasti, ja mēs runājam par sirds veselību, visiem liekas, ka to mēs darām tikai ar gadiem, tā kā dzīves otrajā pusē, bet īstenībā par sirdi jāsāk rūpēties jau jaunībā. Un ko es gribētu ieteikt jauniem cilvēkiem, tas ir noteikti pareizi ēst. Ātrās ēšanas restorāni nav domāti veseliem asinsvadiem. Noteikti ir jāēd veselīga pārtika, jāēd regulāri, jālieto uzturā daudz dārzeņu, oliveļas un tā tālāk, bet ne hamburgerus un ne fast food un ne citus fast food produktus. Tas ir viens. Jāievēro arī, runājot par ēšanu, jāievēro arī ēšanas režīms. Sirdī nepatīk, kad mēs paēdam no rīta, tad visu dienu strādājam, un tad vakarā pirms gulētiešanas apēdam visu to savu dienas devu. Noteikti jāēd regulāri un uzturam jābūt sabalansētam. Otrs jautājums, kam es gribētu pievērsties, tie ir enerģētiskie dzērieni, kuri ļoti bojā gan sirds muskuli, gan regulāciju, jo enerģētiskie dzērieni, viņi dzen organismu, pātrina sirdsdarbību, ceļ asinsspiedienu. Protams, kaut kādā pirmajā brīdī liekas, ka ir daudz enerģijas un visu var paspēt. Bet īstenībā sirds un asinsvadu sistēmas regulācija izsīkst un var iestāties tāds periods, kad ir pilnīgi nepārvarams nespēks un pilnīgi un ļoti zema slodzes tolerance, un cilvēks parasti paliek praktiski mazkustīgs dēļ nespēka. Tāpēc pārforsēt ar to nedrīkst, un vispār es ieteiktu vispār nelietot enerģētiskos dzērienus. Un, protams, mūsu aizraušanās ar gadžetiem, ļoti ilga sēdēšana pie datora, arī naktīs, vai nu ieslēgts dators istabā, kur mēs guļam, jo zilā gaisma ļoti traucē nervu sistēmas atpūtai, kas, protams, arī ietekmē sirds asinsvadu veselību. Jā, obligāti ir jāievēro aktīvs dzīvesveids, tas ir, kam patīk iet uz sporta zāli, protams, jā, bet vēlams ar kādu instruktoru vai trenera uzraudzību, bet arī katru dienu aktīva staigāšana pusstundu vai vismaz pusstundu arī ļoti labi ietekmē sirdsdarbības veselību. Kaut vai nebraucam ar liftu, bet ejam vienmēr pa trepēm. Lai mums ir laba veselība un ilgs mūžs, aktīvs un patīkams.